Ui. Čau visiem! Čau skatītāji! Ko es jums šodien parādīšu? Neko īpašu. Darba nedēļa atkal ir pagājis samērā normāli. Uztaisīt diezgan daudz lietas, teiksim tā. Bet nāk nedēļas nogala, man nedaudz ir brīvais laiks. Un es uztaisīju pāris foršus dēlīšus un vēl 2 dēlīšus jāpabeidz, es jums parādīšu. Šis būs ļoti, ļoti interesants. Man viens jau ir pabeigts, bet viņš ir bez melnām maliņām. Un tas, te, teiksim, tā ir pārpalikums, kas man palika pāri no tā dēlīša, jo man tur bišķi kaut kas salūza. Un es izdomāju, ka ārā taču nemetīs. Izmantojam visu labo, ko mēs varam izmantot, tāpēc arī izdomāju šāds dēlīts. Un apkārt būs melnā palma, kas, es domāju, izskatīsies ļoti skaisti. Tikai ir jāuzmanās viņu frēzējot. Es jums parādīšu, kāpēc ir jāuzmanās frēzējot melno palmu, it sevišķi, ja viņi ir ārpusē, jo viņa šķiedra ir apaļa. Apaļi tādi maziņi, tādi. Es mēģināšu par tam vienu šķiedriņu izplēst ārā, un jums parādīt. Viņš šausmīgi interesanti izskatās. Jo baigi melno palmu es neesmu izmantojis. Dažos dēļšos pa vidu liku, un vienam dēļim man bija ārpusē. Viņš šausmīgi izplēs ārā uzreiz to šķiedru. Vispār rakstās, ja paskaties, es nemūdu paveltu. Rakstās. Tad jā, šāds zigzags. Foršs tās ar melno palmu. Tas būs krasavčiks. Teiksim tā, tie mani brīvā laika darbi. Cik brīvais laiks, teiksim tā, pa kaut kādām, cik tur, stundu, pusotra, 2 aptuni var sazāģēt, salīmēt, vienreiz, otrais, trešoreiz, plus mīnus, un beigās nobeigšanas darbi. Tad ir šāds lielāks. Ir ozols, purpura sirds. Blin, šito gan es neatceros, kaut kāds sarkanpūks, rozpūks, es pēc tam parādīšu. Un tad ir venge. Venge ir tāds melns, šausmīgs mūks, līdzīgs melnai palmai, bet ne tik melns, tās brūnīgs, tāds baigs skaists. Tad arī šāds būs interesants dēlīts. Abi divi šodien ir jāpabeidz. Un šie ir. Kas ir šie? Šie ir, teiksim tā, taisīti no priedes, bet viņiem nav jābūt noslīpēti perfektiem. Piemēram, vietums vispār viņi ir noslīpēti ar 8 mušpapīru. Kāpēc? Tikai tāpēc, tad, kad viņi teiks novaskoti vai nosteinoti, nokrāsoti tādā krāsā, kā cilvēks grib, viņi piedod to veco skatu, viņš tā kā ir nolietojusies mēbā, kaut kas tam līdzīgs. Un šos man īstenībā ļoti labi arī pērk. Viņi ir aptuveni 60-70 poundu attiecīgā pēc izmēra, bet viņiem tas patīk, tas vecuma skats, teiksim tā, vienkārši paņems mušpapīru un vienkārši savēl tur uzdauzes stūrīšus. Ja? Tāds viņiem īstenībā arī patīk un tāds arī viņi man pērk. Tāpēc man bija tādi jāuztais. Un pasūtījumi šodien ir izdarīti. Tad tagad plāns ir iet izkrāmēt autiņu. Es dabūju mēbeļu loksnes garās 3-midrīgās. Un jābrauc pēc materiāla, un tad ķersimies klātīt pie dēlīšiem. Ne? Paskatīsimies. Nevar sagaidīt, kā izskatīsies tas ar to melno palmu un to zigzagu. Viņam jābūt baigs mukam. Un es jums pie reizes to parādīšu 2 foršus dēlīšus. Ne? Vai man liekas, vai tā palma šausmīgi kožu? Sāk visas rokas nezēt. Tātad pirmais ir nolīdzināts. Es tur baigo procesu neprādīju, tāpēc, ka tā ir tikai līdzināšana. To visi ir redzējuši, kā to dara, bet izskatās ļoti interesants jau pat tagad, neskatoties to, ka vēl nav noslīpēts un nav apzāģēts. Jo kā jūs redzējāt, kas rādīja to šķiedru, un šeit arī jau redz, ka no frēzēšanas viņš izrāva ārā. Es kā mēģināju iet tā, lai sanāk pa smuko, bet šeit mēs minimāli apzāģēsim plus mīnus asmiņa tiesu, teiksim tā 2 mm. No visām pusītēm smuki un šitais būs bomba. Ķersimies klātīšu tam lielajam. Tagad atklamposim viņu nabagu, notīrīsim līmi un močīsim tālāk. Jo es slīpēšu gan jau kā ar simtnieku 100, 180, 240, 320, 400 un tad paņemšu 800, lai būtu tāds nedaudz spīgumiņš, teiksim tā. Un tad līdz ar to viņi daudz labāk izskatās. Un
Un, teiksim, tā nenormāli gluds ir un forši ir, un cilvēks, kad saņem dēļ, viņam patīk, viņš ir roku pārlaiž pāri, un wow, tiešām forši, jā. Un tajā pašā laikā nedaudz samitināsim ar ūdeni, lai to grain pop, lai šķiedru uznāk uz augšu, pagaidīsim, lai nožūst, un pēc tam pārslīpēsim vēlreiz. Tādā veidā nav jāstraucas par to, kad klients saņems dēlīti, viņš tur, piemēram, kaut ko griež uz viņu, nomazgā viņu, un šķiedru, teiksim, tā nedaudz paceļās. Kaut gan tam nevajadzētu notikt, jo viņš ir kārtīgi noslīpāts. Un tajā pašā laikā arī bišķi uzpulēts tāds forši, nu ne? Baigi labie klampi. Šādi. Skrufiks vai tūkstēšanas 20 poundu gabalā bija. Baigi labie priekš dēlīšiem. Ne tikai dēlīšiem, galdiem, visam pārējiem. Kāpēc tik daudz līma, Oskar? Es atvainojos. Man līma nav žēl. Šitādos gadījumos laikam man tiešām vajag to bloweru izpūst visus tos putekļus ārā, jo viņi tagad ir daudz. Bet nu to paskatīšos, iegādāšos varbūt kompresoru vai to lapu pūšamo, vienkārši visu izpūst ārā, jā, nu, kamēr šis aparāts ir tāds, kāds viņš ir. Nē, nu viņš ir ļoti labs, tiešām ļoti labs, bet mīnus nesvāc putekļus. Nu, doma bija nopirkt adapterīt, bet nu jāskatās. Tagad noslīpēju ar 240. Ir jau super gluds, tiešām pilnībā neko nejūt, tas mums vajag. Pirms turpināšu tālāk. Šis arī ir super, apzāģējuši malas visiem. Un tad es turpināšu tālāk 320, 400 un 800. Nebūs nekādas sulutās tur bedrītes vai kā viņas tur sauc juice grow un nekāda finger grows, nekas sānos tās nebūs. Vienkārši malas arī, tam es taču nefrēzēšu un šitam es domāju, es arī nefrēzēšu. Vienkārši bišķiņu pieslīpēšu, paņemšu to aso kantīti nostī un būs labi, jo es negribu, lai tā melnā palma, teiksim tā, izrauj. Kā jūs jau redzējāt, kad ir izrauts no frēzēšanas vien. Bet, nu, paņemsim bišķi malas nostī un slīpējam un pēc tam beigās finišs. Es gribu redzēt, kāds būs finišs, ne? Es gribu redzēt finišu. Ko es smērēšu ar savu to pašu bīsvaksu minerāļu kopā savu to produktiņu. Gandrīz vai aizmirsu uztaisīt to greņu popu, tur, kur šķiedru uzmēk apakaļ augšā, bet es atcerījos. Es vienkārši paņēmu, teiksim tā, samierināju papīru, un tad, nu, nevajag baigo ūdens kvantumu gāzt visu viņam dēlīšiem, un man vajag atgriezumus. Tik daudz atgriezumu viņam esot, tagad nevienu atgriezumu nav, kad vajag, vai? Jā, savādāk, nu. Nav forši, ka tādu kvantumgāžu visu, teiksim tā. Nav vajadzības, višķi ūdentiņu un noliksim tagad dēlīšu šeit. Tu vaļin naher. Un nosmērēsim. Sāksim. Ķopsīts atkal man ar to visu.
Sāksim ar kuru? Vai sākam ar lielo? Ne? Foršs, gluds no visām pusēm. Tiešām nav ne plaisu, nekā. Nu, baiglab sanāca arī nozāģēt. Ar lēto zāģi. Tiešām, nu, jaunu ripu nopirku. Ripas nopirku Erbauer, tāpēc, ka es laiku pērku Erbauer ripas, un es par viņām nevaru sūdēties. Viņas dara savu darbu, teiksim tā. Viņš apslaucīsim papīru, beigsim muldēt un nosmērēsim. Re, cik vienkārši un skaisti dēlīši un ātri, teiksim tā. Plus mīnus dienā var uztaisīt aptuveni 4 dažādas dēlīši. Tas ir no rīta līdz vēlam vakaram. Es sāku, cik es sāku, pēc 12 es sāku, un tagad pulkstens ir 3:30. Tas ir visu līdzināšanu, visu slīpēšanu, grain popu un tādā garā. Tad, piemēram, pusdienu tev sanāk, pusdienu aptuveni sanāk sagatavot visu dienu iepriekš. Un pēc tam nākušā pusdienu, nākušā dienā vienkārši pabeigt. Jā, tā arī sanāk tāpēc. Man aizgāja 3,5 stundas. Jā, tad var reiķināt veselu dienu visam kopā. Tā arī es nepaskatījos, kas pa koku bija. Ierakstīšu apakšā deskripšanā, kas pa koku. Venge, tas bija tas tur, purpurs, tas ozols. Un šis arī ļoti interesants sanācis, ka jūs redzat 3D patērniņš. Ja kāds vēlas zināt, kā taisa šādu veidu, to zigzagu 3D patērnu, vienkārši droši komentējiet, laikojat, uztaisīšu pēc tam tieši video tieši par šo dēlīti. Jo, foršāk ir, ja ir gaišāks koks, bet man ir ozols ieliks, tad viņš smukāks izskatās, un vajag tumšu, un kļava būtu superīgi, īstenībā labi dabūtu, bet, manā galā ir grūti kļavu dabūt jāpērk ar online. Jo tos visas pērku online, un es viņus pērku Woodwise UK, arī ielikšu aprakstā. Ja kāds grib, var arī aizbraukt pie Manchester, viens čals pārdod daudz lētāk sanāk, bet tajā pašā laikā es reķinu, man jābrauc 2 stundas tur, 2 stundas apakaļ, tās 4 stundas plus degviela, mans laiks vispārējais. Tas 4 dēlīšus sūta, teiksim, man izmaksās 100 poundu. No 4 dēlīšiem es varēju uztaisīt aptuveni 4 dēļus šādā veidā samiksāts kopā, tad reķina cena dēlītim. Šis viennozīmīgi ies par 150, šis, nezinu, skatīšos, izdomāšu. Bet, atmaksājās tās dēlīšas, atmaksājās taisīt, jo ir tā, ka, protams, kad visi nepirks, tāpēc, ka daudz nevar atļauties viņus nopirkt, bet, piemēram, nakts svētki, piemēram, Valentīna dienas, Ziemassvētki, vispārējais, ir cilvēki, kas pirks par nenormālām naudām tos dēļus, un viņi pērk, man pa 200 poundu arī pirkt dēļus Ziemassvētkiem, tagad Ziemassvētku nav. Tāpēc es vienkārši brīvā laikā šādas uztaisu, cik man brīvais laiks ir. Bet, kurš jums labāk patīk? Man īstenībā tomēr labāk šitais. Šitais arī smuks ir tā palma. Kā jau es rādīju, tos caurumiņus tādas interesantas šķiedras, šausmīgi interesantas šķiedras. Tāda izmēra dēlīšiem. Rulete, ruļetka, где ты? Валера, где ты? Kur palika? Come on! Nebūs ruleta šodien. Labi, sameklēsim, tad izmērīšu. Ņešķiek, atradu. Šis ir 59 un 28. Varēja būt bišķiņ platāks. Bet ir tāpat labi. Foršs tāds, vēl kaut kāda rokturīši varētu būt galvas, nezinu, jāpaskatās. Un biezumiņš mums ir 4,5 cm. Un šis maziņais ir 28 reiz 32,5. Arī foršs biezumiņš mums ir 4. Super. Krasā. Neko citus nevar pateikt. Paldies, ka skatījāties. Kādam interesē droši. Uztaisīšu video par šo dēlīti. Gribās jau vēl tos dēlīšus taisīt, bet nav bijis laika. Tagad bišķi savādāk, ja tad
Tad tā. Ko es vēl gribēju pateikt? Es nezinu, es ceru, ka es visu pateicu. Un vēl spīd viņš, iedomājieties, viņš spīd nedaudz. Vai es jums parādīšu, kā viņš spīd. Spīdi, redzat? Tā kā nopulēts. Vienkārši paskaisto. Tas te arī spīd? Jū, super, paskaties, kā spīd dēlīši. Tā kā tādi forši dēlīši. Plus mīnus izmaksas dēlītim, nu teiksim tā 25-30 paundi. Aptuvenais. Jā, kaut kas tam līdzīgs var sanākt. Bet nu viss ir atkarīgs. Koks, kas kaut kā. Labi. Tad tiekamies nākušajā video. Paldies, ka skatījāties.